Sveicināti, dārgie draugi! Vai jums ir atbilstošas drēbes visām sezonām? Nu jā, šodien braucu ar Ričaku, un Dieva gars manīm runāja par šo tēmu, un, lai es parunāju ar jums, ar drēbju īpašniekiem. Vai jums ir vajadzīgās drēbes? Tuvojās ziema, kā jūs saprotiet, augsts. Varbūt, vai jums ir pareizās ziemas drēbes. Un principā, kā lai jums pasaka, tas ir ļoti nozīmīgi, kādās mēs drēbēs staigājam. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo, piemēram, katrām drēbēm ir savs uzdevums. Pieņemsim, ja tev ir smokings, tad ar kurpēm tu nevari skriet krosiņu. Teorētiski tu vari skriet viņu, bet vai tu varēsi viņu noskriet? Vai tev būs ērti skriet? Visticamāk, tu distanci nepaveiksi kurpēs lakotajās. Tev ir vajadzīgas no skriešanas apavi. Pieņemsim, uzvalkā skriet būs ļoti grūti un paveikt distanci. Tāpat kā arī, piemēram, futbolu spēlēt skriešanas apavos arī būs diezgan neiespējami, jo viņi slīdēs. Futbolam ir paredzēti speciāli apavi, speciāls apģērbs. Tāpat tās arī ar futbola apaviem tu nevari iet uz cīņas paklāju un cīnīties. Tev atkal nekas nesanāks. Kā arī ar cīņas apaviem tu nevari doties uz slidotavu. Un, kā jūs redzat, šādu piemēru ir daudz un dikti. Kā jūs saprotiet, apģērbs ir piemērots vajadzībai, misijai, uzdevumam. Un kāpēc es to runāju? Jo redziet, kas ir pa lietu. Vai jums ir šis apģērbs, tad, kad jūs atstāsiet šo zemes dzīvi, lai jūs nesadegtu? Tāpēc, ka visus sagaida uguns, kuri būs nepareizā apģērbā, viņi sadegs. Saprotiet, jo mums būs jāiet caur uguni. Halleluja! Un tikai drēbes, viena kolekcionāra drēbes ir, kuras nedeg šajā ugunī. Tu vienkārši iesi caur ugunī un tu nesadegsi. Halleluja! Un tās ir Jēzus Kristus bruņas, ko viņš mums dod. Jēzus Kristus. Neviens tev nevar iedot šīs drēbes. Ne Kabalīnī, ne Muhameds, ne Buda, ne Šiva. Es varētu skaitīt simtiem reliģijas, īsāk sakot, kurās cilvēki dzīvo, bet visiem gala rezultātā būs liela vilšanās, jo viņu sekotāji, šīs drēbes, ne Budas, ne Šivas, ne Kabalīnī, nekas neizies caur uguni. Tu sadegs šajās drēbēs. Tāpēc Dievs, trīsvienīgais Dievs saka, tu saki, ka tu esi bagāts, tu saki, ka man viss ir, bet tu esi pliks un nabaks. Saprotiet? Jo Dieva acīs viņš redz, ka tev varbūt ir nauda daudz, tev daudz viss kaut kas ir, un to arī īsāk sakot, kaut kādā konfesijā esi piederīgais, kaut kādas konfesijas piederīgais. Kaut kādam budam tu seko, varbūt tās meditē, lotusa pozā sēžot. Bet budam nav šo drēbju, kuras tev pasargās tavā posmā. Tad, kad tev nomirsi, tu iesi tālāk. Un tev būs jāiziet caur uguns tunelim cauri. Un vai tu varēsi iziet caur viņam? Šivas drēbēs vai Allaha? Noteikti, ka nevarēsi. Tāpēc Jēzus Kristus, viņš mīra par mūsu grēkiem, 3. dienā cēlās augšā no mirušajiem, lai ik viens, kas viņam tic, nemirtu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Un caur ticību Jēzum Kristum un caur viņa ieaicināšanu savā sirdī, tu kļūsi par Dieva īpašumu. Un Dievs tev ietērp šajās uguns nedegošajās drēbēs, ar kurām tu varēsi iziet droši cauri, jebkuram ugunim. Halleluja, viņš tev nesadedzinās.
un ieiet brīnišķīgajā valstībā, brīnišķīgajā Tēva valstībā. Un tas būs superīgi. Iedomājieties, teic caur uguni un tev nesadedz. Daudz ies caur uguni un būs vīlušies beigās, jo viņu ticība, kam viņi ticēja, kam viņi sekoja, tā būs liela vilšanās un gala rezultātā viņi sadegs šajā ejot šo uguni. Bet, ja tu jūti, ka tev ir ticība tam, ko es saku, halleluja, un tu gribētu šīs drēbes uzvilkt, mēs varam lūgt, lai Jēzus Kristus ienāk jūsu sirdī un kļūst par jūsu kungu un glābēju. Un Dievs tev automātiski ietērps šajās brīnišķīgajās drēbēs. Un būs vienkārši kolosāli. Un tu varēsi izpildīt šo savu lielāko dzīves uzdevumu, iziet caur uguns mūrim cauri un ieiet debesu valstībā. Halleluja! Lūdzam! Mīļais Jēzu! Es tev ticu, un es tev lūdzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Un vadi mani caur visiem ugunīgiem mūriem, tava vārda dēļ. Āmen. Kā lai Dievs jūs svētī tauta. Dzīve ir brīnišķīga, pareizajā ekipējumā.